un iekļūst pusfinālā svara kategorijā līdz 90 kg. Un viņa sāncensis būs neviens cits kā Jevgeņijs Borodavko. To mēs, protams, redzēsim. Jā. Un pavērosim, kas tā būs pa cīņu. Un tagad mēs pārējām pie vissmagākā svara, kas ir mūsu sacensībās svara kategorija virs 90 kg. Pirmajā cīņā tiksies Igors Makarovs no Baltkrievijas un viņa aizsargs Andres Stolcers. Nu, atcerēsimies, Andres Stolcers ļoti ātri uzvarēja Raivi Čakstiņu no Latvijas un savukārt Baltkrievijas pirmajā kārtā pārsvēra Mariju Labalauku. Jā, bet šī cīņa bija nedaudz garāka, bet arī beidzās pirms termiņa. Sagaidām sportistus! Un vēl var piebilst, Andres Stolcers ir 2006. gada Eiropas čempions. Jā, no Baltkrievijas sportists ir Atēnu olimpiskais čempions. Tad arī divi ļoti titulēti sportisti. Un tas tikai apliecina, cik augsts līmenis faktiski ir šim turnīram. Ja turklāt viņi tiekās ceturdaļfinālā. Jā. Tas, ko būtu domājis. Sportists varētu atšķirt, tad Makarovs Baltkrievijas zilajā un vācietis baltajā formas starpā. Redzam, ļoti zema stāja abiem sportistiem šobrīd. Jā, tad Makarovs mīl taisīt paņēmienus, kas ir dzirnaviņas aiz kājām, un tur ir jātiek klāt. Lūk, mēs redzam kājām, un tāpēc arī vācietis arī izvēlās zemāku stāju, lai nelaistu sportistu klāt, teiksim sev. Tad ļoti aktīvi sākās cīņa un aizcīnījās līdz pat laukuma robežām. Arī tāda ļoti izmisīga cīņa par satvērienu. Jā, tur... Grūti spriest, kurš no sportistiem varētu būt smagāks pat tā. Es domāju, ka Vācijas sportists Tolcers ir smagāks, jo Makarovs olimpisko zeltu izcīnīja svara kategorijā līdz 100 kg. Bet Vācijas sportists cīnās plus kategorijā, tas ir virs 100 kg. Svara kategorijā virs 90 kg. Es domāju, ka īpaši lielas atšķirības nav kādas, kur citreiz varētu just izteikt. Jā, es domāju, ka tā varētu būt priekšrocība. Pat vienam sportistam tā šoreiz nevar teikt. Jā. Nu, redzam, aktivitātes šobrīd jau paulis, savu komandu treneris, jūs jau redzējāt. Redzam tāda cīņa, bet reāli līdz metieniem nenonāk. Šobrīd vācietis uzsāk aktivitātes. Varētu teikt, ka pēdējā kustībā bija tā, ka Baltkrievijas sportists aizgāja no cīņas. Un tiesnes paceļ abus sportistus. Atkal stājā. 2 minūtes un 5 sekundes vairs palikušas līdz cīņas beigām. Jā, man liekas tā, pēc aktivitātēm spriežot, vācietis it kā vairāk cenšas kaut ko veidot. Bet, kā jau teicām, džudo tas varbūt mānīgs iespējas. Jā. Bet, redzam, ka sportisti īsti netiek līdz tādiem metieniem. Jā, cīņa pat vērienu, atkal zema stāja. Diezgan grūti no šādas situācijas kaut ko arī uztaisīt. Vācietis ir apakšā un tiesnes pat atkal pieceļ sportistus. 59 sekundes, tātad pēdējā minūte ir sākusies. Abiem sportistiem jācenšas kaut ko darīt. Pretējā gadījumā atkal visi izšķirs tiesneši. Tad vismaz jānostrādā uz aktivitāti. Jā, es šobrīd teiktu, laikam, ka Baltkrievijas sportists ir tomēr bišķi aktīvāks. Vācietis satver kāju. Tas arī bija reāls mēģinājums, to varētu tā teikt. Un tiesneši to noteikti mums vērā pie uzvarētāja noteikšanas, ja tas tiks līdz tiesnešu lēmumam. Un tagad mazāk par 30 sekundēm pēdējā pusminūte.
Nu, es saku, visas cīņas laikā nebija tāda īsta reāla momenta. Būt punkts ar metienu. Jā, bet bija, var gadīties arī, ka pēdējā sekundē Atkal satikušies uzskatāmi līdzvērtīgi pretinieki, prasmīgi judo Mēs nesākā laptot cīņu. 10 sekundes ir palikušas līdz cīņas beigām. Un joprojām nav nekādas skaidrības šobrīd. Igors Makārovs pret Andrejs Stolcer no Vācijas. Pēdējās 5 sekundes. Un laiks ir beidzies. Un 5 minūtes ir aizvadītās. Nu, un atkal visu izšķirs. Gadreiz vai jāsaka izloze, varbūt, bet nu izloze tā nav. Tiesneši vērtējums. Tātad 3 tiesneši izlems ar Karolu. Kurš sportists tad arī cīnīs viņu prāt uzvaru? Kurš ir bijis labāks? Nu, es šobrīd neņemtos pateikt, kurš tas varētu būt. Grūti teikt. Es domāju, ka arī tiesnešiem būs grūti izdomāt. Viņiem, jā. Es domāju, ka zilajiem sportistam, zilajā Baltkrēmam, jā? Kimono, jā, Baltkrēmam vajadzētu. Nu, paskatīsimies. Un lūk. Jā, vienbalsīgi. Tiešām. Visi 3 tiesneši uzvar dot Igoram Makāram no Baltkrievijas, un tā tad Andrejs Stolcers izstājās. Redzam, vācietis ir ļoti sarūknāts. Aiziet garām komentētāju vietām. Acīm redzot, viņš cerēja uz tiesnešu labvēlību, bet, nu, nevajadzēja cerēt, vajadzēja cīņas laikā to apliecināt, kaut vai ar vienu rezultatīvu darbību.